Es nezinu, kāpēc, bet cilvēki domā, ka tradings tas ir vienkārši easy peasy, un es ātri ieiešu treidā, nopelnīšu lielo kāpostu, iziešu ārā un dzīvošu labi. Bet realitāte ir pavisam savādāka nekā tās iedomas, un ik pa laikam es saņemu ziņas par to, ka jā, man tur futuresos viss nobruka, klausies, es gribu skaitīt ārā naudu, viss mana karjera ir galā. Un šeit daži varbūt mani ieteikumi, ko darīt. Ja tu zini, kas ir stop loss un teik, ka profita ar to nepietiek, lai nodarboties ar tradingu. Ja tu zini, ko nozīmē resistence un support, tad arī ar to nepietiek, lai nodarboties ar tradingu. Tradingā tev ir nepieciešams zināšanas, tev nepieciešams ir mācīties. Mans ieteikums būtu sākt pirkt spotā, jeb līdzīgi kā nopērc akcijas kaut kādas, tāpatās arī kriptovalūtu var nopirkt biržā vai jebkurā deksā, decentralizētajā makā vai ceksā, kas ir centralizētās biržas, nopērc spotā, paskaties, kā tirgus staigā. Vēl viena ļoti laba lieta noteikti, ko var izmantot, ir demo konti saucamie. Pa demo konti, ar ko tu vari treidot, un tad tādā veidā tu neriskē ar savu naudu, tu vismaz saproti, kas kā jādara, ja, un pamazām tā kā iepraktizē to visu. Un, ja tev ir kaut kāda sava stratēģija, tad tu redzi, kā tava stratēģija strādā, un pēc tam jau tu vari pamazām ar nelielām summām arī iet iekšā ar savu naudu. Protams, daudz tagad oponēs noteikti par to, ka jā, ja tu neej ar savu naudu iekšā, tad jau tas vairāk nav tas, un tu jau vairāk neesi uzmanīgs tik ļoti kā ar savu naudu. Jā, daļai es tur piekritīšu, bet jebkurā gadījumā katrs treniņš ir ļoti labs, un šī pieredze noteikti tikai uzkrāsies. Un pats galvenais, neej tradingā ar to naudu, ar kuru naudu tev ir jādzīvā. Veic tradingu ar prātu, investē ar prātu, un ja arī tu vēlēsi sākt nodarboties ar kripto vai meklē dombiedrus, tad dodies uz manu Telegram grupu, linku atradīs profilu aprakstā.